Labdien, dāmas un kungi! Prieks sveikt izturīgākos. Centīšos nepievilkt, pastāstīt kaut ko interesantu. Es īsti nezināju, kāda būs šīs dienas auditorija, cik detalizēti ko stāstīt par Online Farm, tāpēc izvēlējos kaut ko tā pa vidu. Kaut ko bišķiņ vispārīgi tiem, kas varbūt mazāk zina, un varbūt tā kā vairāk detaļas tiem, kas pa mums ir biežāk dzirdējuši. Tātad kādi galvenie fakti? Mēs esam dibināti 72. gadā, esam šobrīd jau vadošais farmacētisko un ķīmisko produktu ražotājs Baltijas valstīs. Ar ko Online Farms un īstenībā arī Grindex atšķirās no ļoti daudziem citiem Austrum Eiropas zāļu ražotājiem ir tas, ka mēs gatavojam ne tikai tās tabletes un kapsulas un tam līdzīgi, bet mēs ražojam arī to pulverīti, to aktīvo vielu, kas šajās tabletēs un kapsulās tiek izmantots, kas nozīmē, ka, ja mēs pastīsimies uz mūsu iepirkumiem, tad tur lielu daļu sastādīs jēla ķīmija. Ja, mēs redzēsim, ka tur ir šķīdinātāji, sāļi, skābes un tam līdzīgi, un mēs sākam ar šiem šķīdinātājiem, sāļiem un citām izvēlām, un beidzam ar gatavu tabletīti. Tas ir viss sintēzes process, vismaz nospiedoši lielākai daļai no mūsu realizētiem produktiem. Visi notiek turpat Olēnē. Šobrīd mēs esam arī mātes uzņēmums vienam no lielākajiem Latvijas aptieku tīkliem un vadošajiem Latvijas uzturbagātinātāju ražotājiem. Tā kā mēs esam Eiropas Savienības teritorijā esošs farmācijas uzņēmums, mēs, protams, esam certificēts atbilstoši visām Eiropas prasībām. Tā kā mēs strādājam arī ar ASV un Austrāliju, ja, piegādājam savus preces, tā skaitā arī tiem tirgiem, tad esam certificēti attiecīgi arī pēc viņu prasībām, tā kā mēs esam arī ķīmisks uzņēmums. Tad mēs esam ieviesuši arī 14,000 ISO, ja, kas ir vidas pārvaldības standarts. Uzņēmums ir privatizēts 97. gadā, to privatizēja gan tieši, gan netieši Valērijas Maligins, kurš joprojām ir galvenais akcionārs. Viņam pieder 70% akciju. Kopš privatizācijas laika uzņēmums ir bijis kotēts, pārējie 30% atrodas brīvā apgrozībā, free floats viržā, tātad tirgus kapitalizācijas svārstās ap 100 miljoniem eiro. Šeit ir realizācijas pieauguma grafiks, kurš ir iesākts ar 2005. gadu. Faktiski, ja mēs viņu paturpinātu apakaļ pa 2002. mēs redzētu, ka katru gadu, pilnīgi neatkarīgi no tā, kādas reģionālas vai globālas vai lokālas krīzītes mums ir, mēs esam izmanījušies vismaz par nedaudz palielināt savu apgrozījumu. Online Farm tātad ir grupa, kā es teicu, mums pieder Latvijas lielākais uzturbagātinātāju ražotājs Silvanovs. Kontrolpaketi iegādājamies 14. gadā. Silvanovs ir 20 gadu pieredze, un tas mūsu lielais ideja ir tāda, ka Silvanovs tos savus panākumus līdz šim ir panācis faktiski tikai Baltijā. Un tas, pie kā mēs pieliekam šobrīd liels pūles, lai Silvanovs iziet arī citos tirgos, tas mums lielā mērā jau sāk izdoties. Jau mums Silvanovs eksporta sarakstā ir 10 valsts Eiropā un Āzijā. To skaits turpina pieaugt. Šogad paredzam, ka viņu apgrozījums varētu būt ap 3,6 miljoniem eiro. Un otrs mūsu lielais meitas uzņēmums ir Latvijas aptieka. Veidojām aptieku tīklu jau no 11. gada, faktiski ar mērķi nostiprināt savu klātbūtni Latvijas tirgu. Vēl precīzāk, lai teiktu, tas lielākais mērķis pat varbūt bija neļauties citu lieltirgotāju un aptieku tīklu diktātam. Šobrīd aptieku skaits ir sasniedzis 60. Sagaidām, ka šogad viņi varētu pārdot produkciju par 15 miljoniem eiro, tā kā viņi saņem arī lieltirgotavas pakalpojumus no Online Farm, ne visi 15 miljoni eiro nonāk konsolidāti atskaitē, bet mēs gaidām, ka šogad par apmēram 8 miljoniem viņi varētu palielināt ar mūsu konsolidāto realizāciju. Viens jautājums, kurš mums ļoti bieži tiek uzdots, vai mums nav plānots iziet ārpus Latvijas ar aptieku biznesu, paredzot šo jautājumu arī šodien, es saku, ka šobrīd ne, jo aptieku biznesā panākuma atslēga lielā mērā ir lieltirgotava. Tā kā Latvijā mums lieltirgotava ir, tad mēs varam maksimāli labumu no šīs struktūras gūt šeit Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, citur mums lieltirgotavas infrastruktūras nav. Tad, ko mēs pārdodam? Šis ir mūsu produktu sadalījums 6 mēnešu laikā. Tad pārsvarā viņš varētu raksturot kā šobrīd patentu brīvus, bet savulaik Online Farmā izstrādāts un sintezētus medikamentus. Galvenais fokus, varbūt, lai neieslīgu detaļās, bieži vien Latvijā mums ir pieņemts uzskatīt par remontadīnu ražotāju. Jau ļoti ilgus gadus remontadīns sastāda
atkarībā no tā, vai bija gripas epidēmija vai nebija, līdz 4% no realizācijas. Ja. Pārējie produkti, pārsvarā apmēram puse no tiem ir centrālās nervu sistēmas medikamenti. Kā īpaši varbūt gribētu izcelt otru mūsu lielāko produktu šo pusgadu, tas ir PASS, ja vienkāršāk sakot par aminosalicijas skābes natrija sāls, kas ir prettuberkulozes līdzeklis, un ar šo medikamentu mēs esam izgājuši tā saucamo Pasaules veselības organizācijas kvalifikāciju, un lielākais mūsu klients šim produktam ir Pasaules veselības organizācija. Īpaši liels pasūtījumu daudzums šogad, tāpēc arī šis produkts diezgan negaidīti ir tik populārs mūsu realizācijā. Šie ir mūsu galvenie tirgi. Kā redzam, joprojām atkarība no NVS valstīm pietiekami liela, taču tas ir būtisks samazinājums. Vēl nesen, pirms gada, NVS valsts mūsu realizācijā sastādīja gandrīz 2/3. Šobrīd mēs runājam par aptuveni pusi. Pēdējos gados Latvijas īpatsvars būtiski pieaudzis, dēļ tā, ka iegādājāmies Latvijas aptiekas un Silvanolu. Nīderlande ir šobrīd 5. mūsu lielākais tirgus. Šī gan nav Nīderlande. Šeit situācija ir tāda, ka Pasaules veselības organizācija, kas iepērk no mums prettuberkulozes līdzekļu, viņu loģistikas centrs atrodas Nīderlandē. Un tad mēs šo medikamentu sūtam uz Nīderlandi. Tālāk, protams, ka viņš nenonāk nīderlandiešu aptiekās, ja, viņš tālāk aiziet visdrīzāk uz 3. pasaules valstīm, uz tām valstīm, kuras pašas nav spējīgas cīnīties ar tuberkulozi un kurām attiecīgi Pasaules veselības organizācija palīdz. Domājam arī par jauniem tirgiem. Lūk, šī gada laikā šīs ir visas tās valstis, uz kurām mēs kaut ko esam pārdevuši. Esam diezgan veiksmīgi uzsākuši pēdējo gadu laikā darbību NVS Centrālāzijas valstīs. Un tas fakts, ka mēs, kā es teicu, esam ne tikai farmācijas ražotāji, bet arī ķīmijas ražotāji, atver mums arī daudz pietiekami eksotiskus tirgus. Ja mēs šeit redzam gan Korejas karogu, gan Ķīnas karogu, gan Šveices karogu, tad esam atraduši tādu interesantu nišu starp ļoti dārgiem fine chemicals un ļoti lēdiem commodity chemicals. Ja? Tad priekš lētā gala pasaulē ir Ķīna, Indija, priekš dārgā gala ir Šveica, Īrija, Amerika. Nu, mēs esam ķīmijas biznesā atraduši tādu veiksmīgu nišiņu pa vidu. Protams, mēs skatāmies vēl tālāk. Atkarība no ES valstīm joprojām saglabājās pietiekami liela. Situācija Krievijā, Ukrainā arī, protams, nekāda iepriecinošā nav. Tad šeit līdz ar to skatāmies uz citām valstīm. Ļoti aktīvi darbojamos ar mūsu produkcijas reģistrāciju Turcijā. Tad tuvākā laikā varētu būt Bosnijā, Hercegovinā mūsu pirmo produktu reģistrācijas. Atsevišķus produktus esam reģistrējuši arī tik priekš mums eksotiskās valstīs kā Peru un Butāna. Teikšu godīgi, esam arī sākuši Āfrikas kontinentu izpēti šī sakarībā. Bet atkal farmācijas tirgus visās valstīs ir ļoti strikti regulēts un, teiksim, pārorientēšanās uz citiem tirgiem farmācijas jomā ir, pat pēc ļoti optimistiska scenārija ir 2 gadu jautājums. Ja? Un, ja mēs runājam par pārorientēšanos no liela, teiksim, labi iestrādāta tirgus, kā piemēram NVS valsts, tad tas ir faktiski 10 gadus jautājums, lai šos apjomus varētu aizvietot. Mēs esam uzmanīgi. Tātad Ukraina, mēs, protams, ļoti uzmanīgi sekojam, kas šajā valstī notiek. Tas mums bija parasti 2. vai 3. lielākais tirgus. Esam tur pārstāvēti faktiski kopš 90. gadu beigām. Ar birokrātiju esam sastapušies, tāpēc faktiski arī tie realizācijas cipari dažu labu gadu tā īsti salīdzināmi nav. Šogad Ukrainas realizācija mums krīt, var teikt, pēc plāna. Krīt pat nevis tāpēc, ka būtu krities pieprasījums, bet krīt tāpēc, ka viņi nav spējīgi norēķināties. Viņiem vienkārši nav valūtas. Ja? Mēs arī, lai nesaudzētu jau tā lielos Ukraiņu debitors, ierobežojam realizācijas apjoms. Un faktiski pārdodam par 90% no tā, ko viņi mums norēķinās. Un faktiski tas ir vienīgais ierobežojošais faktors. Ja mēs būtu nedaudz agresīvāk uz Ukrainas realizāciju, tad Ukrainas rādītāji mums šogad būtu krietni augstāki. Krievija vēsturiski lielākais mūsu tirgus, kādreiz bija 80% īpatsvars. Šogad, kā jūs redzat, īpatsvars ir nedaudz virs 30%. Visu laiku ir bijusi pārstāvniecība tur. Krievija maksā skaisti, mēs no viņiem ņemam rubļos, cenšamies riskus iecenot, bet, protams, sankcijas, kas ir vēstas pret Krievijas bankām, ietekmē lielākos Krievijas vairumtirgotājus, līdz ar to ietekmē viņu likviditāti, līdz ar to sāk ietekmēt viņu maksājumu disciplīnu. Viens liels Krievijas lieltirgotājs, Oriola Farma,
pat jau ir uzsācis bankrota procedūra, tā ka Krievijas tirgus arī šobrīd izskatās diezgan nestabils. Mūsu rādītāji šogad Krievijā ir ap 0, ja, 0 pieaugums, kā kur mēnesis. Vien mēnesi esam plus 5%, citu mēnesi esam mīnus 5%. Ko mēs ražojam un kur mēs ražojam? Tātad paši veicam savu sintēzi, paši ražojam tabletes, kapsulas un dažādos pulverus. Mūsu produktu sortimentā ir ampulas, bet tās mēs pasūtam uzņēmumā Sofarm Bulgārijā. Līdz nesenai rekonstrukcijai mēs spējām, nevis rekonstrukcijai, bet jaudu palielināšanai, mēs spējām saražot ap 200 tonām ķīmisku vielu gadā un ap 1 miljardu tablešu kapsulu. Nesen esam veikuši 10 miljonu eiro lielas investīcijas, lai mazās sērijas nodalītu atsevišķi, tad cenšamies iet mazos tirgos, bet tā kā farmācijas ražošanā ir ļoti nopietnas prasības, pēc katras mazās sērijas mums ir faktiski uz maiņu jāaptur ražošanu, lai veiktu pilnu mazgāšanu, tīrīšanu, dezinfekciju un tam līdzīgi. Mēs šim nolūkam izveidojām tā saucamo mazo sēriju ražotni, ja, lai šai tīrīšanas procesā dīkstāvē būtu nevis dārgi jaudīgi aparāti, bet lētāki un mazāk jaudīgi. Plānojam vēl nedaudz paaugstināt arī mūsu ķīmiskās jaudas, ja, kam aptuveni 2 miljonus esam paredzējuši. Tas viss notiek tādēļ, kad pirms pāris gadiem Latvijas valdība mums pateica sekojoši, kad ja mēs 5 gadu laikā saskaņā ar apstiprinātu programmu investēsim 33 miljonu eiro konkrētās pozīcijās, tad viņi mums piešķirs par attiecīgo summu uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi. Tātad kopā ar citām investīcijām mūsu CAPEX programmu mēs līdz ar to saplānājām ap 40 miljoniem, bet ņemot vērā Krievijas-Ukrainas situāciju, mēs viņu samazinājām līdz 36. Diezgan daudz jau esam ieguldījuši, minimālo robežu, kas ir 7 miljoni, esam pārsnieguši. Līdz ar to 2018. gadā kaut kādu uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidīt dabūsim. Vai lemsim, vai izšķirsimies īstenot pilnu investīciju programmu, nezinu, esam šobrīd diezgan piesardzīgi. Uzskatām sevi par labu pārvaldītu, cenšamies uzturēt pietiekami augstas korporatīvās pārvaldības standartus, ir neatkarīga padome, no 5 locekļiem sastāvoša valde, kuriem katram ir vismaz 10 gadu pieredze. Pēdējos gados esam diezgan aktīvi, mums darbojās arī neatkarīga revīzijas komisija, kur vada Viesturs Gurtlaus, jo cilvēks ir pietiekami liela pieredze šajos jautājumos, un mēs arī augam. Šādi izskatās mūsu realizācijas cipari pa ceturkšņiem, gan šī gada pirmajiem 2, gan mēs skatāmies pa gadu kopš 2006. gada. Šī gadā abi ceturkšņi pietiekami veiksmīgi, ja pieaugums varbūt nav tik liels tam dēļ, kad pagājušā gada 2. ceturksnis bija vienkārši izcils. Šo pieaugumu esam sasnieguši, neskatoties uz visām tām turbulencēm, kas notiek īstenībā ne tikai Krievijā un Ukrainā. Diezgan būtiska devalvācija ir notikusi arī Baltkrievijā. Kazahstānas valūta uzvedās diezgan nesaprotami, ja neskaidri, līdz ar to principā diezgan turbulenti tirgi. Pusgadā pieaugums bija 3% pret pagājušo gadu, 9 mēnešu laikā pieaugums ir 4%, tad ejam nedaudz straujāk otrajā pusgadā. Šim gadam esam plānojuši konsolidētu apgrozījumu 100 miljonu eiro apmērā, un faktiski 9 mēnešos mēs esam izpildījuši 73, ja nemaldos, procentus. Priekšā ir 3 gadu pēdējie mēneši, kad visi ir ļoti slimo un sezonalitāte ir. Mēs redzam arī šeit, ja, cilvēki klepo un brauc ar autobusu ļoti labi. Tā kā mēs centīsimies šos 100 miljonus arī sasniegt. Ļoti būtiski, protams, lai šāds pieauguma temps nodrošinātu, ir veicināt savu zāļu atpazīstamību. Un faktiski mums ap 25% no realizācijas tā vai citādi tiek tērēti. Vienā vārdā to varētu nosaukt par mārketingu, bet īstenībā tas ir daudz sīkāks un smalkāks darbs. Tas ir gan pastāvīga produktu izpēte, pēc iespējas labākās klīnikās tanīs valstīs, kur mēs esam, gan arī šīs izpētes rezultātu prezentācija ārstiem, tiešās vizītēs, konferencēs, viņu drukātajos izdevumos un tam līdzīgi. Par peļņu. Peļņa mums pirmajā ceturksnī, kā jūs redzat, bija rekordliela. Ja iepriekšējā gadā, pēdējā ceturksnī, viņas, kā jūs redzat, nebija gandrīz nemaz. Aiz tā, kad rubļa krituma dēļ mēs pazaudējām nedaudz virs 4 miljoniem eiro. Tad šī gada pirmajā ceturksnī rublis uzvedās mums daudz draudzīgāk. Un no iepriekš zaudētajiem 4,5, 2,5 atdeva atpakaļ. Līdz ar to mēs nedaudz
zem 7 miljoniem eiro arī nopelnījām. Otrais ceturksnis, 2,6 miljonu peļņu pat pēc uzkrājumiem, tad, kā mēs sastādot noslēdzot otro ceturksni, rublis atkal mums sāk nedaudz pievilt, un mēs paredzējām līdz miljonam liels zaudējums no rubļa trešajā ceturksnī, tad mēs viņus jau tik ierēķinājām otrajā. Tā kā tādējādi faktiski jau šos pēdējās rubļas svārstības šeit ir kopumā tad paredzētas, iegrāmatotas. Gada laikā arī peļņa ir pieaugusi par 4%, pusgads uz pusgadu. Gadam konsolidēti plānojam 15 miljonu lielu peļņu. Pusgadu laikā esam sasnieguši nedaudz virs 9, tā kā 62% no gada ir. Arī par peļņas plānu sasniegšanu mēs esam pietiekami optimistiski. Protams, būdams farmācijas uzņēmums, mēs diezgan rūpīgi attiecamies uzmanīgi arī pret pētniecību. Te pašā laikā mēs objektīvi apzināmies savu vietu pasaules farmācijas tirgu un noteikti nepretendējām, ka mēs tūdaļ izgarosim kaut kādu radikālu molekulu, kas ārstē visu. Tad mēs strādājam pie tā, ko mēs varam atļauties, varam pacelt. Tā kā mēs ļoti daudz ko paši sintezējam, mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sintēzi, sintēzes rezultātā taptu tīrāki un kvalitatīvāki produkti. Ko tas dod? Piemēram, pēc varu pastāstīt to pašu emantadīnu vēl pirms gadiem 5-6, lai no diezgan jēlas ķīmijas tiktu pie emantadīna pulverīša. Bija nepieciešams 24 stadijas, respektīvi 24 manipulācijas ar izēvielām. Mēs viņus tur sildām, dzesējam, karsējam, vēl kaut ko daram. Šobrīd mēs to daram 3. Ja, tātad tie ir gan izēvielu ietaupījumi, tie ir enerģētiski ietaupījumi tā tālāk. Nākamā tēma, ko mēs pētam, tas ir jau zināmo molekulu, tā saucamo optisko izomēru sintēze. Kā man teica, tad pats neesmu ķīmisks ne farmaceits, tad arī skolā to mācīja, kad mums ir plus lādētās molekulas un mīnus lādētās molekulas. Un to farmācijā to efektu, ko mēs gribam, to parasti dod tās vienas, vai nu plus, vai nu mīnus. Ja mums sāp galva, mēs iedzinām zāli, tad tiksim tās plus molekulas. Mums noņem galvas sāpes, tās mīnus molekulas, nu labākajā gadījumā nedara neko, sliktākā gadījumā taisa blakus efektus. Ja? Mums paliek slikta dūša un vēl tur kas. Ja? Nu, lūk, un tas izaicinājums vienmēr ir uztaisīt tikai tās vienas, kas ir vajadzīgas, un galīgi neuztaisīt tās otras, kas mums nav vajadzīgas. Un, cik es atceros no slikti apmeklētām ķīmijas klasēm, tad tas īsti nav iespējams, jo tur, kur ir plus, tur kaut kur blakām jābūt tur mīnusam. Bet nu izrādās, ka ir. Ja, un tā kā mūsu zinātnieki ir vairākiem no šiem produktiem atraduši to veidu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tabletes slētākas, jo ir mazāk izēvielas. Tas nozīmē tabletes tīrākas, tas nozīmē mazāki blakus efekti. Tad tā ir tā vēl viena tēma, pie kā mēs strādājam. Tāpat farmācijā cerēs 2+2 patiešām ir 5. Ja, mēs ņemam 2 dažādas zāles, viena dara savu lietu, otra dara savu lietu, un kopā viņas izdara vēl kaut kādu trešo lietu. Un, tad mēs meklējam tās kombinācijas, kas varētu arī šādi interesanti nostrādāt. Tā visa doma ir tāda, ka ja mēs gribam pilnīgi jaunu molekulu, kas cilvēku ķermenim nav pazīstama, tad mums neizbēgami ir jātaisa pilna apjoma klīniskie pētījumi. Un šeit mēs runājam par miljardu lielu projektu, ja, kur mums nav. Bet šie stāsti, par ko es stāstu, pārstāv šīs, protams, ir manipulācijas ar cilvēkam jau zināmām molekulām. Ja, līdz ar to mēs tās palaišanas izmaksas var būt krietni vien lētāks. Ja. Un, protams, kā es teicu, mārketinga ietvaros arī esošajām produktiem mēs pastāvīgi meklējam jaunas pielietojumus. Ja mēs runājam kopumā par attīstību kopumā, tad pie attīstības un kvalitātes nodrošināšanas faktiski strādā līdz 100 cilvēkiem, un tam mums kopā tērējam līdz 10% no apgrozījumu, un vēlreiz, kā ļoti būtisks attīstības sastāvdaļa ir tas, ka pat jau esošie produkti, pat tie, kas ir tirgos, pat tie, kas labi pārdodās, viņi pastāvīgi tiek pētīti. Mēs, kā jūs zināt, kotējamies arī biržā, tāpēc mēs arī esam šeit. Biržā mēs esam kopš 97. gada, kopš 2006. gada esam oficiālā saraksta emitents. Pērn vairāk kā puse no kapitāla vērtspapīriem darījumiem bija tieši ar mūsu akcijām. Par mūsu akcionāriem saskaņā ar pēdējo izdruku, ko mēs redzējām akcionāru sapulces sakarā, akcionāri mums ir ap 1000. No tiem 80% ir Latvijas rezidenti, 14% Igaunijas rezidenti un dīvainā kārtā 3% ir nevis lietuvieši vai zviedri vai somi, kā varētu likties, bet amerikāņi. Tās tikšanās ar amerikāņu investīciju fondiem nebūs bijušas gluži veltas.
Nu, un, ja mēs salīdzinām mūs ar indeksu, tad līdz Ventspils naftas stāstam mēs diezgan pārliecinoši indeksu pārspējām. Ja, un tad iestājās Ventspils naftas stāsts, un mēs atpaliekam. Ja. Bet, nu labi, 19% arī nav slikti īstenībā. 3 gadu laikā tas ir vēl skaistāk, ja mums ir tad 61% pieaugums. Nu, tiem, kas vēl nav investējuši, kaut kas jau ir nokavēts, bet nu, gribētu domāt, ka ne visi. Ja. Mums, protams, arī darbinieki. Ja. Kopumā viņi ir vairāk kā 1000 tikai Olainē vien. Un, ja mēs rēķinām kopā Olainu farmu, Latvijas aptiekas, Silvanolu, visas mūsu pārstāvniecības uzņēmums, kas apkalpo faktiski ekskluzīvi mūsu, tad mēs dodam darbu kopumā ap 2000 cilvēku 10 valstīs. Šeit es tad parādīju mūsu vidējo atalgojumu 14. gadā. Saskaņā ar Daiņa Gaspoviča kunga prezentāciju mēs esam sasnieguši vidējo Igaunijas līmeni, es saprotu, bruto algās. Bet visus salīdzināmos Latvijas rādītājus mēs apsteidzam gan Latvijas vidējo, vismaz pa 14. gadu, gan farmācijas nozares vidējo, gan Rīgas reģionu vidējo, gan paši sevi pārsteidzam gadu iepriekš. Pat viens no mūsu Latvijas, bet starptautiskajiem headhunter kantoriem bija veicis tādu neseniem pētījumu, un bija prieks dzirdēt, ka Olainu farma ir atzīts par 25. visiekārojamāko darba devēju visā Baltijā. Tā kā, jā, prieks. Nu, lūk, ko mēs izdarījām, ja mēs tādu nelielu ieskatu par savu ražīgumu paskatāmies. Lūk, ko mēs izdarījām krīzes gados. Tātad šī ir pirmskrīzes līmeņa bruto alga. Tātad, nu, lūk, un šis ir attiecīgi darbinieku skaits. Faktiski, ja mēs skatāmies darbinieku skaitu, pirms krīzes līmeņa mēs sasniedzām tikai pagājušajā gadā. Ja mēs skatāmies uz algas līmeni, tad pirms krīzes līmeni mēs pārsniedzām 11. gada beigās. Jūs atceraties tās apgrozījuma līkumus, kuras man laikam vajadzēja ielikt iekšā, tad apgrozījums jau ir pilnīgi cits. Tad mēs izdarījām faktiski to, ko droši vien, kad pa lielam visā Latvijas ekonomikai vajadzēja mēģināt izdarīt. Tas ir, ja cilvēki grib saņemt lielākas algas, viņi nevis šantažē darba devēju, bet viņi mēģina paaugstināt savu efektivitāti. Nu, lūk, nu jā, jūtamies atbildīgi, kā ķīmisks uzņēmums, protams, aizskaitā arī pret vidi. Kā es teicu, viena no pirmajām lietām, faktiski pēc privatizācijas bija 14 000 ISO standarta iegūšana, ja, kas ir vides pārvaldības certifikāts. Arī pēdējos gados pie tā diezgan turpinām nopietni strādāt. Pat tādas prastas lietas kā ēku energoefektivitāte. Tie, kas ir bijuši Olainu farmā, būtu pamanījuši, ka lielākā daļa ēku ir faktiski 70. gados būvēts. Tajos laikos nafta neko nemaksāja un siltums bija par brīvu un elektrība vispār tecēja pa upēm, ja, un līdz ar to tur neviens tā par to tā neuztraucās. Nu, tagad laiki ir bišķiņi citi un pat tādas kā vienkāršas lietas dod būtisku efektu. Mums ir koģenerācijas stacija, tā kā esam liela siltuma patērētāji, tā vienlaicīgi no tā arī ražojam elektrisko enerģiju. Nu, un arī tuvākajā laikā ir paredzams, ka mēs varētu radikāli izmainīt notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Un ķīmiskajā ražošanā mums ļoti plaši tiek izmantots ne tikai siltums, bet arī augstums. Un arī augstumam ir zudumi, un arī augstuma zudumi ir izmaksas, un arī augstuma zudumi nav labi videi. Kaut gan varbūt cilvēks pārņemt ar globālo izcelšanu, saka, ka labāk, lai ir augstuma zudumi. Ja? Bet, jebkurā gadījumā tās mums ir izmaksas, tā kā arī to mēs turpinām darīt. Uzskatām sevi par sociāli atbildīgiem. Mūsu koplīgums, mūsu attiecības ar arodu organizāciju pastāvīgi tiek uzslavēts no Brīvo arotbiedrību savienības puses. Ja? Mēs pat esam minēti kā paraugs par to, kā to vajadzētu darīt. Esam ar milzīgu atrāvienu, protams, lielākais nodokļu maksātājs Olainas novadam. Tad kopumā pērni ir samaksāt vairāk kā 10 miljoni. Diezgan daudz atbalstam visu kaut ko. Tas varbūt Latvijas mērogā ir mazāk redzams, jo mēs vairāk fokusējam to savu atbalstu uz savu novadu. Ņemtos apgalvot, ka Latvijas mērogā droši vien mēs varbūt esam atpazīstam kā kaut kādu tādu mērēnu kvalitatīvu mūzikas pasākumu atbalstītāji, bet Olainai gan laikam nekas nenotiek bez tāda vai cita mūsu atbalsta. Jā, mums ir jau ko palapoties. Pēdējo gadu laikā esam saņēmuši ļoti daudz atzinības no viskaut kā. Eksporta čempions, Brīvo arotbiedrību savienības labākais partneris. Pavisam nesen bieži mūs pagodināja ar lielākā vērtības pieauguma balvu saņēmēju pēdējo 10 gadu laikā.
labākās Latvijas investoru attiecības pēc analītiķu vērtējuma, dažādas vida balvas un tam līdzīgi. Nu jā, mēs cenšamies būt atvērti, ja. Mēģinam pat varbūt noteikt kaut kādas tīrvai standartus biržā, ja. Mēs esam viena no ļoti nedaudziem, kas katru mēnesi publicē informāciju par realizācijas apjomiem. Mēs esam laikam vienīgi Latvijā, ne, bet pat Baltijā, kas regulāri katru ceturksni organizē webinārus, kur mēs runājam gan par publicētiem ceturkšņu rezultātiem, gan īpaši iztirzējam kaut kādu speciālu jautājumu. Un reiz gadā cenšamies apmeklēt interesētos investorus gan Baltijā, gan Skandināvijā, un pat nākošais nedēļa būs jau kārtējuši šāds brauciens. Nu, un ir paredzēts dažādas citas investoru attiecību inovācijas jau tuvākā laikā, kuras arī tā Baltijā, manuprāt, īsti neviens nedara. Tā kā turpinām darboties arī pie tā. Tas viens no jautājumiem, kas šeit bieži ir izskanējis, kāpēc būtu jāiegulda tieši jūsu akcijās. Ja, Natālija to visiem uzdod. Manuprāt, protams, pirmkārt, es arī tad investēju, tas ir jautājums par ticību. Ja? Pirmkārt, vai mēs ticam šim uzņēmumam, vai mēs ticam tam, ko viņš ir izdarījis tik tālu, vai mēs ticam tam, ko viņi grasās darīt nākotnē. Tas, ko mēs nākotnē esam nolēmuši darīt, pēdējos 4-5 gadus mēs esam gan investori, gan paši sevi lutinājuši ar 25–45% lieliem pieaugumiem. Un uz tā fona šis 4–5% pieaugums, kas ir šobrīd, liekas pēc tādas tīrvai stagnācijas, tā kā paši tā bišķi nekomfortā ar to jūtamies. Un līdz ar to tas, ko mēs darīsim tuvākajā laikā, tas, ko es minēju par Silvanu darbību, ja, tad viņu produkts ir pietiekami interesants, viņa produkts ir, salīdzinot ar medikamentiem, ar viņu ieeja jaunās tirgos ir daudz ātrāka un vieglāka. Ja. Un šeit jau ir kaut kādi pirmie rezultāti. Tuvāko 2 gadu laikā mēs paredzam, kad varētu vairāki mūsu produkti jau sākt tirgoties Turcijas tirgu. Visi tie sīkumi, par ko es runāju, Bosnijas, Kosovas un tam līdzīgi, tie nekādi nevar būt atspaids vai alternatīvu Krievijas tirgumu, tad Turcijas tirgus var būt. Turcijas tirgus pēc izmēra faktiski tikpat liels, cik Krievijas tirgus. Tā kā, ja mums izdosies labi nostiprināties tur, tad katrā ziņā arī šī jomā mēs jutīsimies nedaudz drošāk. Tāpat esam paredzējuši iegādāties uzņēmumus, un par to mēs vairāk kārtīgi esam arī jau ziņojuši. Kaut kāds maziņš pirkumiņš varētu notikt jau pavisam drīz. Kas attiecās uz citiem, tad dažādās stadijās vēl ir dažādas idejas, tad faktiski ar kopīgo mērķi, gan, protams, pieaudzēt realizācijas apjoms, gan arī nedaudz nodiversificēties prom no NVS un tam līdzīgiem tirgiem. Tā kā arī šeit visdrīzāk kaut kas notiks. Jā, paldies!